Nu, labrīt, Latvija! Turpinam ar priekšvēlēšanu partiju apskatam visas partijas, kuras ir pieteikušās, lai startētu 14. saimā. Kā vienmēr atgādinu, ka viss teiktais un runātais, ko es šeit saku, ir tikai personīgi mans viedoklis, kas var neatspoguļot jūsējo, kas var atspoguļot jūsējo. Kaut kā es teicu, ka pa liela mani pohu, es stāstu to, ko es redzu, to, ko es saprotu, to, ko es zinu. Ir simtiem lietu, ko es nezinu, es nepretendēju uz kaut kādu baigi gudro čalu, bet tas ir elementārs lietas, ko jebkurš no jums pat baigi neiespringstot smadzenes var izfiškot. Tātad, ievads ir bijis. Nu, un tātad turpinam ar nākamo partiju. Ko es varētu pateikt par šo partiju? Es varētu teikt dzejnieku vārdiem, ka Latvija ir viena savā ziņā unikāla, tāpēc, ka lielākajā daļā pasaules ir pa lielam, divu partiju sistēmu, tā tad ir kreisie, ir labējie, ja ņemam, piemēram, amerikāņus, tur ir demokrāti, ir republikāņi, Anglijā arī tas pats, ir kreisie, ir labie, kas tur konservatīvi un es neatceros, bet kreisie labie. Ir valstis arī, kur ir centriskās un diezgan izteikti, tā tad ir kreisās partijas, ir labās, ir centriskās. Latvija, ir spērus soli tālāk, mēs, man liekas, esam vienīgā pasaules valsts, kur ir četru veidu sistēma, tā tad ir labējās, ir kreisās, ir centriskās un ir dalbajobi, un tad mums ir arī dalbajobi pārstāvi. Sāksim ar to, ka mēs viņus vienkārši saplēsīsim, mēs viņus vienkārši saplēsīsim, jo tur stāstīt principā pat nevajag, es pat neiedziļināšos, jo Alci pateica, ka katrai mātei pa 5 štukām viss zels un plauks un galvenais viņi ir ievēlēt. Protams, ir diezgan bezjēdzīgs šis video, varu pateikt, kāpēc, jo tāpēc, ka tās partijas fanāti viņiem līdz, es gribēju teikt, līdz smadzenēm neaizklauvēs, bet tur smadzenes nav, tur smadzeņu nav, tu vienkārši līdz turienai neaizklauvēs, tā kā viss šis mans teksts ir pilnīgi bezjēdzīgi. Tie, kur tur teiks paldies, tagad es noteikti zinu, ka es balsošu pa viņiem, es arī zinu, ka tu tāpat balsos pa viņiem, tur mans video varēja būt, varēja nebūt, pilnīgi pie dīras tātad, nav smadzeņu, šitā ir ideāla izvēle, ja tu vispār negribi neko domāt, tev vispār pohu, tev galvenais ir, ka tavs partijas guru, skraid un ķerst bomžu, un stāsts, cik visi sūdīgi, bet pakustinājis pirkstiņu, nav nemaz ir uzmetis 100,000 cilvēku vienkārši. Tad, kāda man jēga stāstīt, tiem, kas atkal attiecīgi cilvēki, kas ir kaut kādu, ar minimālu spriespēju, skaidrs, ka viņi pa šitajiem nemaz nebalsos. Tā kā es domāju, ka šeit pat garāk nav ko iedziļināties, ja kāds gaidi nenormāli dziļu analīzi vai kaut kur nenopietni. Šis ir galīgi nenopietni. Es pieļauju domu, es negribu teikt, ka visi, kas kandidē no tās partijas, ka viņi tiešām idioti vai kur, bet, tik gudri jūs arī neesat, var pateikt, kāpēc, varbūt tiešām jūs esat cilvēki, kas grib mainīt kaut ko, un tas ir tikai pozitīvi, un cepur nost pa to, bet, padomājiet, ar ko jūs kopā ejat, ja jūs taisīt partiju, izmestu šito muļķi ārā, es domāju, ka jūs pat tiktu saimā, ja tiešām novāktos normāla blice, nav jābūt kaut kādiem tur uber-kīborgiem un superīgākajiem cilvēkiem. Jūs nākt ar visiem tiem pašiem piedāvājumiem, kas jums šobrīd ir programmā, varbūt tur būtu izvēlēts kaut kāds normāls, sakarīgs, nezinu, kā latviski pateikt, angliski ir insane un say, cilvēks pie samaņas, ja būtu izvēlēts jums līderis kaut kāds, pat viņam nav jābūt krūtam, puslīdz sakarīgam cilvēkam, kurš, nezinu, brīvajā laikā nešņauts, neskraida apkārt un joprojām nedzinātos bombus, nefilmē video, neskatās aplupušās sienas un visu to. Es padomāju, ka kaut kā daļa cilvēku pavilktos. Arī mans stāsts par to partiju pilnīgi iespējams būtu pavisam savādāk. Bet būsim godīgi, šis ir stāsts par vienu cilvēka teātri, vai par vienu cilvēku drīzāk cirku, jo teātris tomēr ir pakāpa augstāks. Teātris ir zolīdiem ļaudīm, cirks ir vairāk tādiem klauniem, un attiecīgi vienu cilvēku izrādi.
Ja jūs viņam pavelkaties līdzi, nu nekas labs man pa jums nav sakāms. Jā, ja jūs būtu, nu tā kā ar zarnām, ar iekšām, ar loģisko domāšanu un tā tālāk vienkārši izmest ārā, bet tas ir skaidrāks pa skaidru, ka vienīgā doma ir dabūt tur pārus cilvēkus iekšā un lai Gobzems būtu šitajā te pasākumā iekšā. Īsi un skaidri, jā, tur pāries ir pilnīgi pie dīras un ticiet man, ja gadījumā notiek brīnums un tur tiekat redzēsiet. Pēc, nezinu, nepaies ne mēnesis, kad Aldi būs pilnīgi pie dīrsas pa jums par kaut kādu partiju un tā tālāk sāksies atkal 4 gadu cirks. Ceru, ka paskaidroju to saprotami, nu, tiem, kam kaut kas aiziet, tiem, kam neaiziet, nu, nemaz neklausieties, tie, es domāju, jau atslēdzās pēc pirmā brīža. Nu, un tad attiecīgi, jā, ar domāju, ka šito ir viss, un es pat nepaslinkošu aiziet šitos nolaist to līdz podā. Adios, amigos.